Bet, nākamajā ļoti grūti uzmanību startam pēdējās 15 sekundēs pēc 25. Un krīt sākā barjerā, jā, lieliskā ganās. Burta, pēc Arto. Tagad no attālumā noteikti, kurš ir jaunākā grupā un vecākā grupā un kurš ir līderis jaunākajā grupā. Un jāgaida mūsu laika kontroles lieliskā elektroniskā sistēma, kas ar transporteru palīdzību man ātri pateiks arī par jaunāko un vecāko grupu par vietu secību. Tā kā pagaidīsim pirmā aplī, bet no līderis ir, jā, Aston Koju, 626. numurs izcēlās startu. Pirmā brauciena uzvarētājs Kegī motoklubs Igaunijā, Estonijā. Un otro braucienu arī sākā līderis zēns no Igaunijas Aston Koju. Come on and dance, 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 let it be. Dance all over me. Otrā vietā. Sekundes zaudēja. Uzvarēs trešā. Roberts Brauns no Pierkuma. 43. numuru. Braucienā piektā. Ieguvējs. Trešajā vietā. 4. vietā Georgs Friedrichsons. Otrā numuru. Jā, līderis pirmā brauciena uzvarētājs Kalejor, 659. numurs, otrajā vietā Martin Poder, viņam otrā vieta pirmajā braucienā no Pērnales, un trešajā vietā pirmā apļā jaunākajā grupā Ron Tīsler, Kegī motoklubs arī pirmajā braucienā viņam finišā trešā vieta. Tagad pirmais trīnieks ir tāds pats kā pirmajā braucienā finišā. 65 jaunākajā grupā, bet vecākajā grupā lūk Roberts Brauns ir ielauzies. Georgs Friedrichsons, kurš bija pirmajā braucienā otrajā vietā, aizbrauca otrajā aplī 4. pozīcijā. Nu, nevisai veiksmīgi sāk braucienu Augusts Valdis Reišulis. Pirmā brauciena 4. vieta, pašlaik pēc pirmā apļā 6. vietā ar 747. numuru. Bet tas ir brauciena sākums. Un bija pirmais aplis, tagad tuvējās otrais aplis, 75 kubicentimetru klasē. Jā, lieliski, ka lido pāri tramplīniem šie zēni līdz 12 gadu vecumam ar maziem 75 kubicentimetru, bet pietiekami jaudīgiem mocīšiem. Un Aston Koju, un jau viņam zaudē Rudolfs Šilē. No Rodeo zaudē. Dalībnieki, kuri beiguši sacensībās, transporteru, lūdzu atpakaļ sekretariātā, transporteru, jā, 75 jaunumi ir beigusies, transporteru, atpakaļ, jo ierodās pēcpusdienas programmas dalībnieki. Klases, un viņiem ir ļoti nepieciešami transporteri, kuri vēl tagad diezgan kuplā skaitā atrodas 85 klases braucējiem. 85 pārbaudiet savu ekipējumu, drīzāk jau mocīšu tehnisko arsenālu. Pie manis no distanču tiesnešiem ir atnests stūres, tas polsterītis, aizsargs.
no stūres, lai nesabojātu, netraumētu krūtis vai kādu citu ķermeņa daļu zodu. Ir šis porolonā polsterītis no 85 klases atnes pie manis. Šeit sēžu savā citadelē, šajā lieliskajā putnu būrītī, šeit tūlīt starta taisnes galā, kur ir tunelis cauri uz trases iekšējo sektoru. Tā kā kurš ir pazaudējis no 85 braucienā laikā šo stūres polsterīti, porolonam ar lielāko priekšlāku. Aston Koja uzrādīja ātrāku apgalājumu. Koja var 600 motoklubu absolūtiem. Otro pozīciju un 3 sekundēs aiz viņa trešajiem vietā Roberts Brants no Pieriņu motoklubā. Un otrajā vietā Martīna Kalderās 16 numuru no Pērnavas. Un jaunākajā grupā trešajā vietā 679 no LL Racing motokluba, kuras 4. vietu atkāpies ir Ron Īslēr no Tegija motoklubā ar 23. numuru. Un Ron Īslēr pirmajā braukā. Jaunākajā grupā līdz ar to. Pirmais trīnieks jaunākajā grupā veidojas tikai un vienīgi no Igaunijas maziem meistariem. Brauciena beigās pilni 4 apļi ir veikti.
grupā brauc Ron Isler. Arī Igaunijas 123. numurs no Čehijas motoklubā. Jā, Latvijas motoklubs pirmajā braucienā 4. augusts Valdis Reišulis. Tagad viņš ir 8. bija Roberts Vanaks. Tagad viņš ir 7. vietā Komekādi. Latvijas mazo zēnu. Punktus, lai varētu viņi kāpt uz godam piedestāla pakāpēm. Iegodam piedestāla. Braucējus, jo nacionālā kausa izcīņā apbalvojam pirmos divām minūtēm laukā neizbraucam. Ceturtajā vietā, tagad 5. vietā, arī viņam neveidojās pirmais trīnieks, bet pie goda piedestāla mikro mēs redzēsim viennozīmīgi. Un tagad pēdējais aplis. Lido pretī uzvarēja 2 braucienu summā un Rudolfs Spilā veidos ar 2. vietu. Stabili veidojas Rudolfam 2. braucienu summā un 8 gājumi izcīna uzvaru tikai 1,4 sekundi. Viņam zaudēja braucējs Patris Rudolfs Spilā un tikko ātrāk vārda laiku uzrādīja Roberts Brants. Pirmais brauciens viņam proti vēlēšanas. Robertam Brantam un Roberts Brants. 5. tagad 3. un atpūšana klāsta vecākā grupā. Indeks ir ļoti neveiksmīgs, bet salīdzinot ar 2. braucienu. Viņš ir visai veiksmīgs. Vecākā grupa. Mikalam Sveikam ar 300 numuru un Georgs Friedrichsons, kas tomēr viņam 5. braucienā 2.